Zelta zivtiņas, šī ir jūsu prognoze nedēļai no 25. līdz 31. martam. Skatāmies, kas jūs sagaida marta pēdējā nedēļā. Jūsu jaunais dzīves gads, ja jau tikko zīves nosvinējuši savas dzimšanas dienas, iegājušas jaunajā dzīves gadā, iesāksies diezgan romantiski, kur mums ir jūtu princis. Tie, kas ir vīrieši, varbūt sajutīsies mazliet romantiski, gribēsiet pārsteigt savu otru pusīti ar kaut ko tādu, ar puķēm, vakariņām, sveču gaismā, vai meitenes, varbūt, ka jūsu puisis, tad vīrietis vai partneris šādi te kaut kādu romantisku pārsteigumu būs jums sagādājis. Dzīves mums tomēr ir jūtu zīme, lai gan dažreiz slēpj, bet patiesībā ir emocionāli jūtīgi un romantiski. Tā, nedēļas vidus zivtiņām, nu jau būs tādās no jūtu uz ugunīgām enerģijām pārējām, kā varbūt kaut kāda pirmssvētku ballīte būs, kur varēs izdejoties vai vienkārši priekā jau metīsiet pa gaisu, nedēļas nogale sākas jau nedēļas vidū, svētki nāk, jau būs tāda forša svētku sajūta. Tā. Un nedēļas beigas siltiņām, kas būs brīvdienās, kas jūs sagaida. Tā, izskatās kaut kur pie dabas dzīves dosies, kur mums meitene stāv meža vidū, meditē. Izskatās, ka būs tāda mierīgāka nedēļas nogale, varbūt iegrimsiet kaut kādās pārdomās vairāk, savā iekšējā balsī sāksiet ieklausīties, varbūt arī pameditēsiet, tā kā zivtiņas. Jums ir pilns spektrs šodien, juteklīga nedēļas sākums, tad ir ugunīgs nedēļas vidus un tāds praktisks, mierīgs nedēļas nobeigums. Lai jums foršas lieldienas un pēdējā marta nedēļa, lai ir jauka. Ja jūs vēlaties pieteikties pie manis uz individuālo konsultāciju, tad to var izdarīt no mājaslapā dīta.com.